prieks jūs visus redzēt Jāņa dienā. Mēs varam runāt visādi vai savādāk. Mēs neizbeigsim no tā, ka Latvijā svin līgas un Jāņus. Un patiesībā jautājums jau nav par svinēšanu, jautājums ir, ko mēs svinam un kam mēs kalpojam un kam mēs dodam godu un slavu. Man ir brīnišķīgi un labi un pareizi izdarījuši atnākuši šodien Jāņos, ja, tāpat kā Veltes un Annas un visi pārējie Pēteri, ja, tāpat arī Latvijā ir vārdienas Jāņiem. Un es zinu, ka mēs augām, agras naļaus samalot, vēl ilgi pēc Jāņiem kaut kur mājās bija sakauts ozola vainags. Tā bija, un lika viņam galvā, es atceros, un Jāņa zāles gājām pakaļ, un teica, pēc mējām brauca, viņš pats brauca pakaļ. Un ziniet ko, tas nekas no tā netraucēja Dievam svētīt. Un nekad tā doma nebija kaut kādā veidā, alku Dievu pielūkšanu. Ja? Bet es negribu tagad kaut kādā veidā aizstāvēt Jāņa svinēšanu, nebūtu nē. Es vienīgais gribu pateikt, kad reizēm mēs domājam, tēvs ir stāstījis, kad bija kāds brīdis, kad Dievs darbojās, un tad kaut kas tā kā sāk iet uz tādu tā kā, remdenību atpakaļ. Tad brāļi bija izdomājuši, ka galvenā lieta, kas traucē, ir tā, kad vajagot pogas bija piešūši žaketēm, ja? Puļķīšu vietā. Lūk, bija puļķīši un sāka piešūt pogas, un tad nāca kopā un sprieda, kas tad traucē Dieva garam. Un izsprieda, ka traucē tās pogas Dieva garam darboties. Un es gribu teikt, ka reizēm arī mēs tieši tāpat domājam, tas traucē, vai tas traucē, vai tas traucē Dieva garam darboties. Patiesībā vienīgais šķērslis esam mēs paši. Nav citu šķēršļu. Un kāds teiks, tad jau neko nevar darīt. Un tad jau viss, ja sieva būtu vainīga, var pareizi, tad viss kārtībā, ja? Bet ko tad darīt, ja pats vainīgs? Un es gribu iedrošināt tevi. Kad tu nāc tuvojies Dievam nav nekādu šķēršļu tev lietot. Kad tu uzticies viņam. Dievam nav nekādu šķēršļu, un Dievs arī svētīt tevi var. Man liekas, ka svētā gara kristība arī tēvs tu saņēmi, ja? Jāņos. Nē, tas nebija Jāņos. 6. septembrī. Labi, bet kristības bija Jāņos, ja? Tā kā Dievam nav problēma nevienā dienā. Dievam neviena diena nav labāka vai cita diena sliktāka. Dievs nedzīvo pēc mūsu kalendāra. Un es vēlos tev teikt šodien, ka Dievam nav nekādu šķēršļu tevi svētīt. Nav nekas tāds, ko Dievs nevarētu šodien tavā dzīvē izmainīt. Nav absolūti nekas tāds, ka tu nāc pie Dieva, ka tu tuvojies Dievam, Dievs pagodinās savu vārdu tavā dzīvē. Un pirms es sludinu Dievu vārdu, gribēju pateikt paldies visiem, kas atbalstīja evaņģelizāciju, kas atbalstīja Ķīpsalas dievkalpojumus. Kāds bija tur? Var pacelt roku, kas bija? Brīnišķīgi, gandrīz visi jūs tur bijāt. Tie, kas nebija, man žēl, ka jūs nebijāt. Es gribu tikai cerēt, ka jums būs iespēja nākamgad. Kā tur bija neko skaidru, nevar zināt, atliek tikai minēt, ja? Bet es ceru, ka šī iespēja būs. Un milzīgs paldies par lūkšanām, par finansiālu došanu, ziedošanu, par piedalīšanos, arī visiem, kas kalpoja dažādās vietās, gan ar bērniem, gan kārtībnieki, gan aizlūdzēji. Paldies jums liels par to visu. Un mēs vienu no liecībām, tagad ir no pagājušā gada, bet tāda laba, kā visas labas, kāda pienāca manīm ģimene, kuras puiku pagājušajā gadā bija slims ar artrītu. Viņiem bija tieši mājā bijusi viena ārstēšanas tāda tūre, un viņi bija aizgājuši pie ārsta, un dakteris bija teicis, ka nekas nav palicis labāk, ka tā ārstēšana, ciem vārdiem, ka tā slimība nereaģēja, ja? Viņa organismu nereaģēja uz to ārstēšanu, tā slimība ir palikusi sliktāka. Un puika nevarēja tā īsti pastaigāt, viņš nevarēja skriet vispār, ja? Un viņam visu laiku bija zāles, lai viņam nesāpētu. Un par puiku aizlūdzu Dievu, un bija pagājis gads,
Viņiem vajadzēja iet apakaļ pie daktariem, lai noteikti, ko tālāk darīt. Ja? Tur analīzes un ko tālāk darīt. Viņi aizgāja pie daktariem jūnijā uzreiz pēc Jāņiem, ja es nemaldos, vai pirms kaut kā tā apmēram šo laiku. Un viņiem pateica, ka šīs slimības vairāk nav. Viņš ir pilnībā dziedināts. Un dakteris skatījās māja beigās un skatījās jūnija beigās. Viņš mēnesis starpā bija, ja? Un vienā vietā ir visas analīzes un viss, kas rāda, kad ir artrīts, un otrā vietā ir pilnīgi vesels. Un puika bija šogad dievkalpojumos pilnīgi vesels. Spēlē futbolu, nav nekādas slimības pazīmes. Tā kā mūsu Dievs ir uzticams. Slavu Dievam par to. Piektdien kādu Bārbas draudzeni lūdzu norezervēt viņai vietu, ka viņi nākšot ar vīru, un vīrs tāds, ja būšot pārāk traki, viņš iešot projām. Man pirmkārt bija prieks redzēt vīru, tā kā līdz beigām palikās, ja? Un kā teica, šī draudzene pat rokas cēla gaisā, kas vispār tāds ir, brīnums no viņa nekad mūžā tā laikam nebija redzējusi, ja? Un Dievs dziedināja šo draudzeni. Tādas profesionālas slimības dažādas, ja? Viņa, kad ar rokām strādā, viņai labā roka un labās rokas īkšķis ļoti sāpēja. Viņa nevarēja pacelt to roku gaisā. Viņa teica, kad Nātans teica, lai pacēl rokas, viņš teica, es pacēlu roku, ja? Un viņš nesāpēja. Es viņai prasīju, viņa atnāca, viņa teica, nāks tikai uz piekdienu, atnāca arī sestdienu, atnāca arī svētdienu. Un es viņai prasīju svētdienu, kā ir. Viņa teica, slavu Dievam, nesāp, ja? Dievs dziedina, Dievs glāb. Un tie, kas bija varbūt, piekdienu vakarā, evaņģēlis Nātans bija tāds atziņas vārds, ka ir kā cilvēks uzņēmējs, kurš ir bankrotējis, ja, un kurš ir šķīries, un kurš domā par izdarīt galu sev. Atcerieties? Ja? Un liekas, neviens neatnāca. Patiesībā tas vīrs bija tā kā mēģinājis nākt, bet priekšā jau bija cilvēki, viņš pa vienu pusīt, pa otru pusīt pamēģināja, netika, aizgāja apakaļ savā vietā. Un tad, kad Nātans gāja starp rindām, tad viņš pa vidu, kad gāja, tad no kreisās puses viņš pasauca vienu tādu pagaru vīru ar brillītēm, varbūt atceries, neatceries. Viņš izsauca viņu tā kā ejā, uzlika roku, aizlūdz Dievu un pēc tam uzpūta. Un viņš nokrita turpat tajā ejā. Ja? Vai tas bija tas vīrs, kuram bija šis atziņas vārds, viņš bija zaudējis savu biznesu, viņš bija šķīries, viņš bija tiešām domājis padarīt sev galu. Bet kā mēs to uzzinājām, tas bija tas pats vīrs. Pagājušajā gadu dievkalpojumā bija kāda sieviete, kas piedzīvoja Jēzu. Un viņa visu laiku ir manā draudzē, un arī viņas vīrs nāk. Un viņa bija, zinot, ka viņam grūti iet, viņi bija pazvanījuši viņam, Vācijā viņš dzīvo, latviešu uzņēmējs, kas dzīvo Vācijā. Un viņi pazvanījuši viņam bija un bija mēģinājuši viņu pierunāt, atbraukt uz šiem dievkalpojumiem. Viņš bija teicis, nē, es esmu katolis, man to visu jūsu nevajag. Ja? Viņi bija teikuši, mēs nopirksim tev biļeti. Viņi nopirka viņam biļeti, viņš atbrauca uz Latviju, un viņš teica, labi, es vienreiz aiziešu uz dievkalpojumu. Ja? Un sestdien vakarā bija tas atziņas vārds. Ja? Piekdien vakarā viņš atnāca uz dievkalpojumu, pēc tā viņš bija tāds ļoti skeptisks bijis. Viņš bija tāds, ka, tas tur viss tāds hipnoze, tur tā gāž, tur sarunāts, viss tās liecības sarunāts, viss. Un tie, kas viņu paaicināja, tā sieviete teica, es pat paliku dusmīga uz viņu. Es domāju, viņš manam bērnam arī tur bija dēls un meita, viņiem arī visu ticību izšaubījis. Ja? Un viņš teica, ka viņš sestdien nenāks. Ka viņš nenāks, viņam ir tikšanās randiņš ar kādu tur senu draudzeni, viņš nenāks. Viņi teica, mēs lūdzām Dievu. Dievs izjauc to visu. Viņš pirms dievkalpojuma viņš zvana randiņš atcēlās. Viņš labi atnākšu. Ja? Viņš atnāca sestdien. Un tā liecība ir tā, un piekdien vakarā tā sieviete bija teikusi viņam, viņš tev uzpūtīs un tu nokritīsi. Ja? Viņš tev uzpūtīs un tu apgāzīsies, tu nokritīsi. Ja? Un patiesībā sestdien tieši tā arī sanāca. Viņš nelūdza, tā roku uz galvas nelika, viņš pūta, ja? Un viņš nokrita. Un labākā liecība ir, svētdien viņam vajadzēja braukt apakaļ uz Vāciju, jo viņam pirmdien bija jābūt darbā, un viņš atsūtīja īziņu tiem cilvēkiem, kas viņu uzaicināja. Viņš teica, paldies, ka jūs man uzaicinājāt, man dzīve ir pilnībā izmainīta. Slavu Dievam par to! Un ir vēl liecības,
kā vienmēr, kā es teicu arī evanģelizācijā, kādam pa skaļu, kādam pa klusu, kādam pa krāsainu, kādam pa blāvu, kā nu kuram viens ēpasts atnāca, nezinu, kas rakstīja, bet rakstīja, ka viss bija labi, skaņa bija laba, gaisma bija laba, dievkalpojumi bija labi, viss bija labi. Es domāju, wow, paldies Dievam, vismaz vienam cilvēkam viss, pilnīgi viss bija labi. Un es tikai negribētu piekrist manam tēvam, kad, dievkalpojumi bija, tad, beidzām, tad, viss kārtībā, tagad super, slava Dievam, atvaļinājums, brīdība, vasara, gaidām nākošo gadu. Ja mēs uzskatām, ka dievkalpojumi notika, Nātans atbrauca, gaismas bija, skaņa bija, filmēšana bija, YouTube'ā, starp citu, ir pieejami dievkalpojumi, ja jūs nebijāt nostieties arī sieviešu dievkalpojumi, tas ir vienīgais, ko es patreiz esmu gandrīz noskatījies, es tur nebiju, nepiedalījos, ja. Visi dievkalpojumi ir pieejami tur. Ja mēs uzskatām, ka mēs esam visu apmaksājuši, samaksājuši, neesam nevienam neko parādā, ja cilvēki vēl joprojām lēnām skaita kontā ziedo naudu, tad mēs uzskatām, ka tas viss ir bijis labi. Mēs esam dzirdējuši liecības. Tādā ziņā, paldies Dievam, tas viss ir izdevies, viss ir bijis labi. Es tikai gribētu teikt, ka tas mērķis, kāpēc mēs to darām. Un es zinu, ka tas ir arī goda bīskaps sirds, un es zinu, ka tā ir arī evaņģēlis Nātanas sirds un visu viņa komandas sirds. Tas mērķis nav vienkārši dievkalpojumi. Mērķis nav dievkalpojumi. Mērķis nav kaut ko uzrīkot, kaut ko sarīkot, tas nav mērķis. Tas nav mērķis. Ja jums ir mērķis uzcept kūku saimniecēm, patiesībā jūs tā kā sevi mazliet aplaupat. Ja mērķim vajadzētu būt labi, garšīgi pabarot cilvēkus. Kūka pati par sevi nav mērķis, dievkalpojumi paši par sevi nav mērķis, jums var būt mērķis kūka. Var būt, tad jūs būsiet ļoti abēģināts, ka viņi drīz sagriezīs un apēdīs, un pēc tam jūs teiksiet, tur tikai pāri palikušās ir, nekas tur kaut kādas atliekas. Bet ja jūs mērķis būs bijis pabarot cilvēkus, jūs mērķis būs bijis parūpēties par cilvēkiem, tad būsiet priecīgi un gandarīti. Arī šī gadījumā mērķis nav dievkalpojumi. Jā, mēs katru reizi lūdzam un domājam, lai tas būtu jauki, labi un skaisti, lai viss labi justos un visādā ziņā. Mērķis ir redzēt Dievu godību, paliekošu Dievu godību mūsu zemē. Amen. Tas ir mērķis. Un es zinu arī, kad godīgi bīskaps vairāk kā 10 gadu atpakaļ, kad viņš sāk šos dievkalpojumus, viņa mērķis nav tikai vienkārši lūkšana dievkalpojumu. Viņš dara to katru mēnesi, es teikšu tā spītīgi, ka mēs reizēm sakam, varbūt Jāņos nevajag vēl kaut kā, man būs dievkalpojumi, viss, ar tādu neatlaidību un spītu, jo tas viņa mērķis nav vienkārši dievkalpojumi, mērķis nav vienkārši, lai jūs sabrauktu, lai tas Jānis nejustos viens, tad mēs kāpsim un brauksim, teica kurzemnieki, Tālāk viņiem jābrauc vienkārši tālākās, ko es redzu laikam, atbraukuši no Liepājas ir. Varbūt vēl Pitraks, kurš mums tālāk ir, es nezinu, es jāmērās, kurš tālāk, Bet tas nav mērķis, es ticu arī, ka mums tad vienam tas nav mērķis. Ka mērķis ir redzēt kaut ko vairāk, piedzīvot to, ka Dievs radikāli maina mūsu zemi. Dievs radikāli maina mūsu zemi. Man liekas stulbi un muļķīgi cepties un vārīties par Jāņiem. Man tas liekas stulbi un muļķīgi, piedodiet. Es neredzu nekur Bībelē, kad apustuļi būtu cepušies un vārījušies par pagānu svētkiem. Un Romas impērija kā iekaroja kādu tautu, tā pievienoja savam panteonam viņu dievu. Un viņiem bija dievu tāpat līdzīgi, gandrīz jau tuvojās, tā kā šitiem kā indiešiem nebija tik traki, Bet katreiz kā tautu piekaroja, tā viņu dievu tikai pievienoja. Apustuļi cepās par kaut ko citu. Apustuļi cepās par to, lai evaņģēlijs būtu pasludināts. Ir muļķīgi cepties par to, ka nevajag alu dzert un piedzerties Jāņos. Vajag cepties par to, lai evaņģēlijs ir pasludināts, lai mūsu zeme ir izmainīta, un viņi paši par sevi vairs nedzers. Amen? Viņi paši par sevi vairs neupurēs līgām un neliks pār ugunskuriem. Izmaini sirdi, izmaini šķīsta sirdi, un ārpuse būs šķīsta.
Es nesaku, ka ir jāatbalsta pagānu spēku, nē, bet mēs reizēm cepamies par to, kas nav būtiskākais. Būtiskākais ir mainīt sirds. Ir cilvēki, kas ar kristiešiem vajag iet politikā, ja tu esi aicināts, ej, bet ar politiku nevienu sirdi neizmaina. Izmaina sirdi, un visa Romas impērija kļuva par kristīgu. Vairāk vai mazāk mēs varam domāt un teikt, bet vispār tas bija pozitīvs solis. Jo izmainīt tika sirds. Arī šie dievkalpojumi Ķīpsalā, tas lielākais, tas vērtīgākais, ko mēs redzam, vērtīgākais ir mainīt cilvēku sirds, mainīt dzīves. Ir tāds, kā, varētu teikt, āķis lūpā, ja tā varētu teikt, kas tā kā velk un saka, ir vēl, Dievam ir vēl, ir vairāk. Un mēs gribam šo vairāk. Amen? Mēs gribam šo vairāk, mēs gribam redzēt, ka mūsu zeme tiek mainīta svētā gara spēkā. Mēs gribam redzēt un piedzīvot to, un es ticu, ka mēs redzēsim un piedzīvosim. Amen? Un tāpēc lūksim Dievu par to un ticēsim uz Dievu, kurš maina sirds. Varbūt kādam, es zinu, ka man mamma lamāja mūs, es agri pēc tam mēģināju lamāt. Jā, es teicu, cik ilgi tu maita. Jā, un tad pašā laikā, ja mana mamma būtu tikai mūs lamājusi, nebūtu lūgusi Dievu par mums. Tāpat ir tēvs. Mēs šeit nestāvētu vai nesēdētu. Mēs šeit nebūtu. Mēs varam lamāt mūsu tautu, cik gribam. Reizēm man liekas, ka mēs tā kā tādi cietēji esam. Es zinu, kad mums liekas, ka mēs esam viselgdievīgāk, un paklausoties dažus raidījumus, tā izklausās visvairāk elku, visvairāk. Katalāņi, spāņi, igauņi, lietuvieši, baltkrievi, visas viņi jāņus, somi, vēl visi pēc kārtas. Nesam mēs savādāki. Arī šajā ziņā, diemžēl es teikšu, ja? Diemžēl nesam mēs savādāki. Bet mēs esam cilvēki, par kuriem Kristus ir nomiris un kuru sirds Dievs tieši tāpat kā visas pārējās spēj mainīt un mainīs. Amen? Un mūsu zeme kalpos tam kungam, mūsu zeme degs ar Dievu garu uguni tam kungam. Amen? Un mēs nāksim kopā un kalposim un degsim Dievu, un mēs redzēsim to mūsu zemē. Mēs redzēsim to mūsu zemē. Un paldies tiem, kas ir lūguši. Un ne tikai sprediķojuši, bet ir lūguši. Paldies. Un sievām, starp citu, varu pateikt, ka mana sieva reiz teica, ka vienīgais, kas manā dzīvē ir mainījies, tad, ka viņa lūgus Dievu par mani, lai mainās kaut kas. Nekas cits nav mainījies nekad. Tad, kad mēs lūdzam Dievu, tad mainās. Amen? Labi. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo iespēju būt Tavā namā, kungs. Es pateicos par Tavu žēlastību šodien, mans Dievs. Ka Tu esi Dievs, kas maina cilvēku sirds. Es pateicos, kungs, ka mēs neesam vairāk vai mazāk grēcīgi. Dievs, ka mēs neesam pārāk grēcīgi, lai Tu varētu mūs glābt, Dievs. Es pateicos, Kristus, Tavs vārds, ka Tu nāci meklēt un glābt pazudušo Jēzu. Tu nāci meklēt un glābt manu zemi un manu tautu, kungs. Tu nomiri pie Golgātas krusta, Jēzu, un es Tev pateicos par to, un es lūdzu, kungs, es lūdzu svētais gars. Dievs, es lūdzu, kungs, Jēzu, lai mēs Tavi ļaudis, kungs, ar Tavu garu piepildītu, kungs. Dievs, izejam šajā pasaulē, esam gaisma un sāls. Dievs, lai mēs uzstājamies laikā un nelaikā. Dievs, lai mēs pagodinām Tavu svēto vārdu, mans Dievs, ka Tu vari lietot mūs ar garu dāvanām šajā pasaulē, kungs. Lai šie ļaudis, kas sēž tumsā, redz spožu gaisu, mans Dievs. Lai viņi redz mūsu mīlestību un piedzīvo to, mans Dievs. Lai viņi redz Tavu spēku un piedzīvo to, mans Dievs. Lai viņi dzird Tavu evaņģēliju un piedzīvo to, mans kungs, un es Tev pateicos par apsolījumu. Dievs, ka šī zeme būs glābta. Ka šī zeme būs glābta. Jēzus vārdā, mans Dievs. Es pielūdzu un teicu Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Āmen. Āmen. Es vēlos sludināt pavisam īsi. Ir kāda rakstu vieta, 2 panti patiesībā, 2 panti, kas manā dzīvē ir tāds viens no, kā mācītājam, viens no jājam zirdziņiem, ja tā varētu teikt. Es saku to atkal, un es cenšos rūpēties par to cilvēku dzīvēs, arī savā dzīvē. Un tā ir Kolosiešiem 2. nodaļa, 6. un 7. pants. Kolosiešiem 2, 6, 7. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā,
sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Āmen. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Ko bīskaps pirms mirkļa aicināja, vismaz kāds mirklis stundu apakaļ apmēram, viņš teica, tu vēlies sekot Jēzum, ja tu vēl neseko Jēzum, bet tu vēlies sekot Jēzum, tad iznāc šeit priekšā. Ja tu vēlies sekot Jēzum, ko nozīmē pieņemt Jēzu Kristu? Tas nenozīmē vienkārši noskaitīt lūgšanu. Tas nozīmē ļaut viņam vadīt visu tavu dzīvi. Pieņemt Jēzu, Jēzus nav vienkārši glābējs. Šeit minēja, ja, cik gadus, 10 gadus vairs nedzer, paldies Dievam par to, ja, brīvs no atkarībām. Bet tas nozīmē, ka nevis vienkārši glābējs izrāva no atkarību purva, bet tas nozīmē, ka tu mainīsi savu dzīvi un sāki sekot Jēzum kā kungam. Tu meklē pārmaiņas savā dzīvē, un tu lūdz Dievu, un tu prasi Dievam, Dievs izglāb, Dievs maina, Dievs dari. Un reizēm tu domā, es piedzīvoju Dievu. Bija kaut kāds tāds moments, tāds īpašs brīdis, kas notika tālāk. Ir cilvēki, kas pēc ķipsalas dievkalpojumiem saka, bija tā brīnišķīgi. Nu jā, bet kas tālāk? Tālāk, ka tu pieņēmis esi Jēzu, dzīvo viņā. Tikai tu pieņēmi Dievu vārdu, dzīvo šajā vārdā. Jēzus iesākumā bija vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa. O, tu teiks, es Jēzus esmu pieņēmis sen. Jā, bet tu pieņem viņu katru reizi, kad tu dzirdi vārdu. Jēzus kā dzīvs vārds nāk tavā dzīvē. Pieņem viņu. Pieņem, tas nenozīmē, tiešām, jā, brīnišķīgi, labi, āmen. Nē, tas nozīmē, ka tu ļauj viņam izmainīt tavu sirdi un tavu dzīvi. Pieņemt nozīmē, ka viņš ienāca tavā sirdī un tu sekoji viņam. Āmen. Tu vēlies paliekošas izmaiņas savā dzīvē. Dzīvo Dieva vārdā. Dzīvo tajā, ko Jēzus mācīja. Nevis vienkārši klausies, bet dzīvo tajā. Bībele saka, ko jūs sakat, kungs, kungs. Un nedarat, ko es saku. Es dažus prediktus atceros reizēm savā dzīvē. Ko Dievs ir uzrunājis man. Priekš vēl svētais gars reizēm atgādina šīs lietas. Un zini, kad viņš atgādina? Tad, kad tu tā kā esi novirzījies. Reizēm viņš brīdina un saka, tu nenovirzītos, bet bieži vien tu esi aizgājis un Bībele saka, ka tu nepamani savu nomaldīšanos. Un Dieva vārds atgādina, kāpēc, vienkārši tu atcerētos, kāds, ir brīnišķīgs laiks, brīnišķīgs predikts, brīnišķīgi. Lai tu dzīvotu tajā. Kad tu pieņēmi Jēzu, dzīvo viņā. Dzīvo viņā. Un reizēm mēs domājam, ka mēs nedomājam, mēs rīkojamies tā, kā Dievs būtu tikai šeit baznīcā. Ka mēs sanākam kopā ar Dievs, atveram Bībeli, ir Dievs, metamies ceļos, ir Dievs, paceļam rokas gaisā, ir Dievs. Nē, Bībele saka, dzīvojiet viņā. Visā, kur tu esi, visā, kur tu dari to, ko Jēzus saka. Dari to, ko viņš ir mācījis. Savstarpējās attiecībās, uz ielas, jebkur dzīvo Jēzu Kristu. Amen. Bībele saka, ka svēts iedzinājis neviens to neliek zem pūra, bet to liek lukturī, lai tā būtu gaisma. Dzīvo Jēzu. Bībele saka, ka jūs labie darbi būtu redzami. Dzīvo Jēzu Kristu, dzīvo tajā, kur tu esi mācīts, dzīvo, seko viņam. Sakņodamies viņā. Sakņodamies viņā. Jāņa parasti tāds laiks dabā, kad viss ir tāds, izaudzis, pareizi, ja? Viss ir tā kārtīgi izaudzis, viss ir zaļš un sulīgs un tāds labs, un mājās mums ir viena tāda egle, patiesībā man atgādināja šodien līdzību. Mājās ir viena egle, Jēzus stāstīja līdzību, ka bija kāds koks, kas nenes augļus. Atcerieties? Jā, un tas dārza īpašnieks teica, nocērt viņu, iemet ugunī, nav nekāda jēga no viņa. Un tas dārznieks teica, pagaid vēl 3 gadus. Es kā vēl nākšu, vēl šito reizi, vēl apmēslošu vēl, un varbūt, ka nesīs augļus. Un tas koks ir egle. Jālgaus draudzes te Mežinis, tad vēl bija Mežinis, tagad ir pacēlies. Ja? Viņš atveda mums, mēs pajautājām viņām, tas bija gadi 10 laikam apakaļ, to kociņu tādu mazu. Man kaut kur bildi ir, ka puikas ir lielāki par to kociņu, par eglīti. Iestādījām eglīti.
Nu, pēc gadiem 10 laikam mēs pārcēlāmies uz Mārupu dzīvot, kociņš palika manam tēvam un mammu. Nu, pēc kāda gada laikam, kad mēs tur dzīvojām, jau Mārupē mēs izdzirdējām vēsti, ka kociņu vajadzētu nocirst. Tas kociņš jau bija izaudzis, uz metriem, 4 kaut kādiem laikam. Nu, tāds krietni eglīti jau izaugusi bija. Nu, mēs devāmies glābšanas misijā. Puikas visi, mēs devāmies, agra puikas ar piesaistījām, devāmies glābšanas misijā, izrakām lielu bedri. Patiesībā sieva mūs aizina, jāsaka taisnība, kā bija mana sieva aizina mūs. Viņai pateicoties eglīti dzīvo šodien. Izrakām lielu bedri, pēc iespējas vairāk, lai saknes, konsultējāmies ar to pašu mezini, lai pēc iespējas saknes paliktu klāt gada laiku, izvēlējāmies pareizo, iestiepām to visu iekšā busiņā, aizvedām to visu uz Mārupu, iestādījām. Un tagad gaidījām pavasari. Pavasarī, skujkoki nokalst lēnām, kā jūs zinat. Un no sākuma tu neredzi, bet beigās saproti, ka savs. Pienāca pavasars, eglītis stāv. Pienāca vēl viens pavasars, eglītis stāv. Kaut kas jau tāds mazliet zaļš pumpuriņi parādījās. Ir pagājis, laikam, 3. gads tagad vai 4. Kā apmēram tā eglīte tur mums ir. Tikai šogad mēs redzam, ka viņi ir krietni paaugusies. Neticiet, atbrauciet apstīties. Krietni paaugusies ar eglīti. Visi zari ir zaļi. Pareizi, Baiba, ja? Tā ir? Tā ir. Visi zari ir zaļi, viņi ir krietni sakluplojas. Ko viņi darīja visus iepriekšējos gadus? Viņas sakņojās. Pareizi, viņas sakņojās. Mēs tik ļoti gribam redzēt izaugumu, ka mēs aizmirstam, ka lai mums ir jāsakņojās Jēzu Kristu. Mums ir jāsakņojās Jēzu Kristu. Dievs vēlas mūs redzēt stabilus un veselīgus. Lai mēs būtu stabili un veselīgi, mums ir vajadzīgas saknes. Saknes. Un ziniet, mīļie, varbūt tu ceļo jau 5. draudzē un domā, kāpēc nav pieaugums. Tieši tāpēc, ka tu nekur pa īstam neiesakņojies. Iesakņoties prasa laiku. Tas prasa laiku. Varbūt tu domā, ja es atvēru Bībeli, sāku lasīt, tas Dievs uz mani nerunā. Nē, tas prasa laiku. Iesakņoties prasa laiku. Un tad, kad tur lejā viss ir kārtībā, tad to noteikti redzēs arī augšā. Tad, kad saknes ir kārtībā, to redzēs arī augšā. Amen. To redzēs. Sakņojies Jēzu. Lai tas, kur tu saņem spēku, ir Jēzus Kristus. Lai tas, kur tu saņem spēku, ir Jēzus Kristus, lai tā ir Dieva draudze, Dieva vārds, lai tā ir lūkšana, lai tās ir tavas attiecības ar Dievu. No kā tu barojies? No kā tu barojies? Kas ir tas avots tavā dzīvē, kur tu sakņojies? Sakņu sistēma Jēzu Kristu, un tu redzēsi, ka pieaugums būs redzams, jo Bībelē ir apsolījums, ka viņš mums ir aicinājis, izredzējis un nolicis, lai mēs ejam un nesam augļus un paliekošus augļus. Bet es lūkojoties uz to koku, es domāju, ka tas prasa laiku. Tas prasa laiku. Es atceros, sen tas bija, 90. gadu beigās kaut kur, vai 2000 sākumā neatceros sen, bija kāda situācija, un es runāju ar montanti, un bija kāds cilvēks draudzē. Un es teicu, ne viņš iet projām, ne viņš mainās. Jā, mums mācītājiem ir tādi cilvēki reizēm. Ne viņš iet projām, ne viņš mainās. Un viņš tāds kaitinošs. Un ziniet, ko viņa teica man? Viņa teica, modrīti, varbūt viņš tur ir tevis dēļ. Varbūt viņš tur ir tevis dēļ. Un tiešām tas iesēdās manī. Nevis kā, es viņu izmainīšu. Nē, bet es sapratu, ka problēma, es nevaru izmainīt otru, bet es varu izmainīt to, kas ir manā sirdī. Es varu sakņoties Jēzu. Es varu smelties no tā, kas ir viņš. Es varu pieaugt tajā, un tas ir aicinājums manā dzīvē un tavā dzīvē pieaugt. Apostuls Pāvils vēstulē korintiešiem raksta, jūs esat tādi malači, jums ir pasludināts Dieva vārds, ir likti labi pamati, tāpēc jums netrūks nevienas dāvanas, bet
Viņš saka, jums jau sen vajadzēja būt pieaugušiem, bet jūs joprojām esat bērni. Dāvanas nerunā par briedumu. Auglis runā par briedumu. Auglis runā par briedumu. Ja tavs saknes, tu sakņojies Jēzu Kristu, būs auglis. Būs auglis un būs arī dāvanas. Būs gan skaistums, gan kuplums, gan cilvēki acis priecēs, gan būs rezultāts, būs kaut kas veselīgs no tā visa. Būs kaut kas veselīgs. Kā ir tavā dzīvē? Tu pieņēmi Jēzu, ka es dzīvoju viņā, vai ir briedums redzams? Apostils Pāvils Timotejam saka, par to rūpējies, par to gādā, lai tavs briedums ir redzams. Lai tas ir redzams, lai tas briedums ir redzams. Tā ir viena no manām lūkšanām, ko es lūdzu par sevi. Jo reizēm man liekas, ka es atkal rīkojos kā puika. Tas ir veselīgi. Bet dažās lietās tas ir. Zini, ko es skatos? Zini, uz ko es lūkojos arī? Es lūkojos uz tiem, kas ir gājuši man pa priekšu. Bībeles, lai mēs lūkojamies uz viņu dzīvi. Lai mēs skatāmies uz viņu dzīvi. Bet pāri par visu es nevaru smelties viņu dzīvē. Man ir jāsmeļās Jēzu Kristu. Amen? Manām saknēm man ir jāsakņojās tur. Jo ja es nebūšu iesakņots tur, tad pienāks brīdis, un visa mana dzīve aizies pa pieskari. Ja es nebūšu sakņojies Jēzu Kristu, augiet, sakņojieties Jēzu Kristu. Augdam viņā. Ja tu būsi sakņojies viņā, pieaugums būs redzams. Nezaudē savu cerības drosmi. Pieaugums būs redzams. Pieaugums būs redzams. Var pastāstīt vēl kādu stāstu no savas dzīves. Es reiz jautāju savam brālim, es teicu, es lūdzu, es gavēju, es domāju, īpaši daudz es lūdzu un gavēju. Viņš man teica, vai tik traki vajag vēl, kad es tikko kā kļuvu mācītājs 90 gados. Un tu bija kāds cilvēks invalīdu ratiņos, un es teicu, bet kāpēc viņš neceļās? Un viņš man teica, un ko tu darītu, ja viņš pieceltos? Ar tādu domu, ka iespējams, ka es pakristu. Nopietni. Iespējams, ka es pakristu. Un tad viņš teica tālāk, viņš teica, Dievs nav ieinteresēts meteorītos, bet Dievs ir ieaicināts, teica, Bībelē teica, tie, kas daudz veduši pie Kristus, viņu spīdēs kā zvaigznes. Un es sāku domāt, mums bieži vien liekas rezultāts, bet Dievs lūkojās arī uz mani, un Dievs ceļ arī mani, Dievs ceļ arī tevi. Kamēr tu lūdz par saviem tuviniekiem, kamēr tu dzīvo ar savu, briesmīgo kaimiņu, vai vīru, vai sievu, vai bērnu, vai vēl kaut kādā veidā, tu lūdz par viņu, un Dievs strādā pie tevis. Tu audz. Halo, tu audz. Ja tu neaudz, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Ja tev neaudz, kaut kas nav kārtībā. Man ir 7 bērni, un es zinu, ja viņi neaug, kaut kas nav kārtībā. Tad tu sāc satraukties un domāt, kas nav. Ja? Audziet Jēzu Kristu. Audziet. Stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti. Stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti. Ļauj man tev pateikt, šīs divas lietas vienmēr iet kopā. Tas, ko tu esi mācīts, un tas, kam tu tici. Ja tu vienkārši saki, būs labi, Bībelē gan ir tāda rakstu vieta, būs labi, kad sunamiete gāja pie pravieša Elijas, viņa teica savam vīram, būs labi. Ja? Bet, ja tava ticība nav nekas vairāk kā optimisms, tas, ko es vēlos pateikt, ja tavai ticībai nav Dieva vārda pamata, tā nav ticība. Tā nav ticība. Ja ticībai nav mācības pamata, tā nav ticība. Ticība nav vienkārši, es zinu, iziešu tai sienai cauri. Nē, ticība, es zinu, jo tas kungs tā teica. Es zinu, jo tas pamatojas Dieva vārdā. Tu nevari augt ticībā, neaugot vārdā. Dzirdi? Ticībai ir pamats, tas pamats ir Dieva vārds. Ticība nav pārliecība, ka vienkārši viss būs labi. Nē, ticība ir pārliecība par Dievu. Tu zini, tu pazīsti savu Dievu. Es zinu, dzīves mans pestītājs. Es zinu, ko viņš ir teicis, es zinu, kāds viņš ir. Un tavai ticībai ir jāaug, kā tu audz. Un vienreiz noticēju. Nē, tu katru dienu liec savu dzīvi, ticot uz Jēzu Kristu. Katru dienu liec savu dzīvi,
ticot uz Jēzu Kristu. Katru dienu pieņem savus lēmumus, ticot uz Jēzu Kristu. Un tas ietver arī to, ka pienāk kaut kāds brīdis, tu saproti, kungs Jēzu, piedod. Vai nu apzināti vai neapzināti, es esmu grēkojis. Vai piedod, esmu aizbraucis nepareizā virzienā. Bībeles neticība ir grēks. Ja tu netici Dieva apsolījumiem, tu uzskati Dievu par meli. Un ticība ir katru dienu, tu liec savu ticību uz viņu. Liec savu ticību uz viņu. Ir kāda rakstu vieta, ko Dievs runāja manai sievai sirdī, kad viņa gaidīja laikam Ediju. Ja? Kur teikts, ka visi tavi dēli būs tā kunga svētīti un mācīti. Un liels būs viņu miesības vēl labsajūtā bagātīgi svētīti. Un Bībelē saka, cik ir Dieva apsolījumi, tie visi ir jā un āmen, caur Jēzus Kristu tie ir mūsu. Dievs runāja viņa sirdī, ka viņa lūdza par savu bērniņu, ko viņa gaidīja. Un Dievs deva šo apsolījumu. Un tas ir tas, ko es lūdzu par viņiem un ko es citēju un ko es saku Dievam. Bet zini, pienāca viens brīdis tieši Jāņos. 2001. gadā, ka viņš nokrita un viņa dzīvība, varētu teikt, karājās mata galā. Kad ārsts nedēva nekādu cerību. Bet ko bija devis Dievs? Dievs bija devis savu vārdu, Dievs bija devis savu apsolījumu. Dievs dod savu vārdu, savu apsolījumu ne tikai baltajai dienai, kā teiktu latvieši, bet arī nebaltajai. Ja pamatā viņš dod nebaltajai, jo mēs visi ticam tad, kad ir labi. Tad, kad maniem dēliem ir labi, es ticu, tas kungs viņus svētīs. Es ticu, viņiem viss labi izdosies. Nē, Dievs dod savu vārdu, lai tu tici, tad ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tavai ticībai ir jābūt pamatam, un tad, kad tu noticēji vienreiz, tad, kad tu zini, ka tas ir, tad katru nākošo reizi tas nebūs atkal automātiski. Vienkārši. Daži cilvēki man saka, Modri, tagad jau tev vienkārši. Uztaidīja ko dievkalpojums Ķīpsalā. Vienkārši. Ir katru reizi jāuzticas Dievam. Katru reizi. Vienalga lielās vai mazās lietās. Dievam nav starpības. Vai tas ir, es nezinu. Dievam nav starpības, vai Latviju evaņģelizēt vai Ameriku. Dievam ir vajadzīgs kāds, kas paklausa. Dievu nebiedē cipari. Dievu nebiedē lielums. Mēs lūkojamies uz cipariem, uz lielumiem un attālumiem un domājam, wow! Bet, kad tu palūkojies uz Dievu, Dievs meklē kādu, kas uzticas. Un tieši tad, kad tu uzticies Dievam un katru reizi vienalga vai mazā lietā vai lielā lietā, tā tu audz savā ticībā. Soli pa solim. Un atkal es vēlos teikt kādiem, es gribētu teikt jauniem cilvēkiem, bet droši vien arī ne tik jauniem. Bībeliski audz savā ticībā. Es nekad neesmu redzējis sacensībās. Droši vien sports, varbūt mēs ar Gunstantu varam parunāt, ja sports patīk. Augstslēgšanā. Vai tu esi redzējis, ka kāds sāk ar 2,10? Parasti sāk ar kaut kādu 1,90 m, apmēram kaut kur. No sākuma lec Gunstantei pāri, tad lec man pāri, tad lec Agrim pāri, tad kurš vēl mums garāks. Tad vēl kādam Aivaram, kur pret porziņu beigās lec pāri, ja? Nesāk ar porziņu un uz leju. Arī tieši tāpat ticībā. Uzticies Dievam mazās lietās. Dievs ir tas, kas tevi audzina to soli pa solim. Un reizēm pamāca un reizēm pārmāca. Bībelē saka, tāpēc, ka viņš tevi mīl, pieaudz tajā, uzticies Dievam, un tu redzēsi Dievu godību savā dzīvē. Pāri plūždam savā pateicībā. Pateicīgs cilvēks ir cilvēks, kurš ierauga otru. Pateicīgs cilvēks ir cilvēks, kas ierauga Dievu savā dzīvē. Pateicīgs cilvēks ir cilvēks, kas pamana lietas. Un Bībele saka, kas pateicību upurē, tas mani tur godā. Ja tu patiešām godā Dievu, tu būsi pateicīgs Dievam. Tu redzēsi viņa darbu, tu ievērosi to savā dzīvē. Tu neuztversi to kā pašu par sevi saprotam.
Tu neuztvers, tā ir mana ticība. Nē, tā ir Dieva žēlastība. Tu neuztvers to, jā, tas viss ir vienkārši, es jau to vakar izdarīju. Nē. Tu redzēsi Dieva žēlastību savā dzīvē. Un tu nekļūsi augstprātīgs. Ja tu pateicību upurēsi Dievam, tu pat tiešām plūdīsi pāri savā pateicībā. Man liekas, ir kaut kas ļoti, ļoti labs un vērtīgs manā dzīvē. Labs un vērtīgs ir tas, ka mēs uzaugām baznīcā, zem galda. Mans brālis pārkāpa laulību dažu gadu vecumā. Piedodā, ka tas ir jāpasaka visiem. Viņš pārkāpa laulību, ziniet, kā viņš to izdarīja? 2 šķebļus novilka striķi, maziņš būdams un pārkāpa laulību. Kur viņam tāda doma radās? Tāpēc, ka bija kāda diskusija, bija kāda saruna mājās. Un cilvēks klausījās un rīkojās, ja? Bet bija kādas dziesmas kādreiz. Bija dziesmu grāmatas, kā uz Virgutiņš 80. gads, tur par godu olimpiādē ļauj izpēst grāmatas. Ir brīnišķīgi un labi dziedāt, es tevi mīlu. Ir brīnišķīgāk, man liekas, dziedāt, skaiti katru Dieva svētību. Man patīk jaunās dziesmas, man patīk pielūgsmes kalpošana draudzēm. Bet ir tāda dziesma, kad ir skaiti katru Dieva svētību, un tu būsi pārsteigts par to, ko Dievs ir darījis. Amen? Skaiti katru Dieva svētību. Man sieva saka, ka tajā laikā bija dziesmas ar vēstis. Viņai pilnībā piekrīt. Tas bija vesels sprediķis. Grēcinieki vai vēlējos svabats tu kļūt, klaus spēks asinīs. Brīnišķīgā vēsts no krusta, ar to bija Atēnai diezgan, Pāvelam diezgan arī man, un tur beigās ir pierakstīts pēc vajadzības. Visiem pēc vajadzības ir diezgan ar vēsti no krusta. Un kad tu ieraugi to, ka tu sāc skaitīt, ka tu vairs, mēs reizēm domājam, Dievs manā dzīvē neko nedara. Dievs manā dzīvē neko nedara. Viss ir slikti. Dievs manā dzīvē nedara to un nedara šito un nedara to, visiem citiem viņš dara. Manā dzīvē viņš neko nedara. Bet, kad tu sāc skaitīt katru Dievu svētību, atvēr acis, jā, es zinu, tas izklausās ļoti tā banāli, jā, mēs visi to zinām, bet tu atvēr acis. Tev ir kur dzīvot. Dievs rūpējas par tevi. Dievs rūpējas un gādā par tevi. Tev ir Dieva vārds. Paskaties apkārt, kā un grūti un smagi. Paldies Dievam, viss ir dzīvi. Paldies Dievam. Paldies Dievam. Ir tik daudz lietas, par ko pateikties Dievam. Un es iedrošinu tevi šodien, sāc skaitīt to, ko Dievs ir darījis. Sāc skaitīt to, ko Dievs ir darījis. Un zini, es esmu pārliecināts. Daži saka, es sieva savu pa daudz lietojot, runājot, bet ko lai dara, ka viņa tāds labs piemērs man? Gan sliktā, gan labā nozīmē. Viņa raksta, viņa pieraksta visu, ko viņa lūdz. Vajadzības. Kāds vēl tā dara? Daudz izrādās. Kaut kā tikai sievietes izskatās. Labi. Ir tāds vīrs, Džons Veslijs. Un viņš ļoti daudz lūdz Dievu. Un viņš pierakstīja savas lūkšanas, ko viņš bija lūdzis. Un viņš teica, ka viņš reizēm likās tā, ka tā lūkšana ir vienkārši sausa, monotona, viņš ir metodistu dibinātājs. Ja? Metodisti ir par metodēm. Vienkārši lūdzam. Ja 4 stundas, tad 4 stundas. Vienkārši lūdzam. Par metodēm. Un viņš lūdz, un tad viņš teica, ka viņš pārlasot savu lūkšanu žurnālu, nonāca pie secinājuma. Ka tās lūkšanas, kas viņam likās, nekur augstu nepacēlās. Ka Dievs ir viņas atbildējis. Man sieva reiz teica, ka Dievs neatbild viņai. Ka Dievs ir viņu pilnībā aizmirsis. Jūs jau neviens tā nekad neesat teikusi. Daži ir atkal sievietes smaida tikai. Laikam viņas tā kā bīskaps teica tāds emocionāls vairāk, ja? Kad nekas nenotiek, ka Dievs neatbild, ka viņa lūdz un nekas neatbild, nekas nenotiek. Un tad viņa teica, viņa atradis kādu
blociņā lapiņu, kur viņi bija pierakstījuši lūkšanu vajadzības. Man liekas, ka bija kaut kur ap 10, ja es nemaldos, tās lūkšanu vajadzības. Un no tām visām laikām tikai 2 bija neatbildētas. Un tur bija diezgan neiespējamas lietas, kā piemēram priekš mums pārcelšanās uz Mārupi. Neiespējama lieta. Pārdot māju Jelgavā, tu vari nopirkt tikai vienistabas dzīvokli Rīgā. Diezgan neiespējama lieta. Tur bija lietas, kas bija, un Dievs bija vienu pēc otras bija atbildējis. Un cik es zinu, tajā sarakstā arī vēl ir kāda lieta, kas vēl ir atbildēta visā tajā. Skaiti katru Dievu svētību. Skaiti, lai tas ir tavs, ka tu ieraugi Dievu. Ka tu ieraugi Dievu. Man ir brīnišķīgs mazs puika, tiem, kas nezina. Viņš ir gribas viņam visu laiku kaut ko nopirkt. Vienkārši gribas viņam kaut ko nopirkt. Mēs ar sievu arī skatījāmies, pērkam, vēl kaut ko viņam vajag nopirkt. Zināt, kāpēc gribas? Un Dievs ir svētījis ar brīnišķīgiem bērniem. Paldies Dievam par viņiem visiem. Bet man liekas, ka neviens no viņiem nemāk tā pateikt paldies kā mazais. Paldies, tēt. Paldies, tēt. Paldies, ka tu man nopirki to un to. Un nevis vienu reizi, bet vairākas reizes par vienu un to pašu lietu. Patīkam klausīties, pareizi. Tu reiz jūties, ka tu tāds labs esi. Ja? Un vienreiz, un otrreiz, un paldies, un es gribu viņam. Mūsu debes tēvs, nav, mēs nevaram kaut kā viņam pielišķoties, bet vēl kaut kādā veidā. Bet es domāju par to mazo cilvēciņu, tas nozīmē, ka viņš pamana, tas nozīmē, ka viņš vērtē to, kas viņam ir. Kas priekš viņa ir izdarīts. Viņš pasaka paldies. Un es domāju, ka mēs nākam pie Dieva. Bībele mums saka, un Bībele mums mācāja mūsu lūgumi, nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību. Amen? Ar pateicību. Un lai viņi zinām Dievu priekšā ar pateicību, tas nav tādā veidā, ātrāk, paldies Tev, Dievs, un tagad mans vajadzības saraksts. Tā nav pateicība. Pateicība ir, ka tu velti laiku un uzmanību Dievam. Ka tu pasaki patiešām viņam paldies par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Ka tu pieņem viņu savā dzīvē, dzīvo viņā. Ka tu pieņem vārdu savā dzīvē, dzīvo viņā. Dažiem no jums ir pierakstīts vārds. Tas kungs man deva vārdu, un ir pierakstīts vārds jūsu blociņos. Pareizi? Ko tu dari ar to vārdu? Ja tu vēlies, lai šis vārds piepildās tavā dzīvē, dzīvo šajā vārdā. Dzīvo šajā vārdā. Dari to, ko Dieva vārds saka. Un tagad tev liekas, nekas nenotiek, pasludini šo vārdu, jo ticība ir valoda, ticība runā to, ko saka Dievs. Un tu sakņojies viņā, ņem spēku no Dieva, smelies no viņa. Sātans rūc kā lauva, ne no vietas es, it kā koks. Tas laikam ir vecums, ja runāju par vecajām dziesmām. Dan, kā tas ir? Pareizi vecums, jā. Sātans rūc kā lauva, ne no vietas es, it kā koks, kas stādīts upes malā. Kam ir saknes, kas smeļas, kam ir smeļas dzīvību. Audz viņā. Lai tavs briedums ir redzams. Lai tavs briedums ir redzams. Lai tas ir redzams. Lai tas nav vienkārši šeit. Es skatījos bildi. Dievu draudzes mācītājs stāv visa rindā. Es teicu, debes tēvs, palīdzi man nenokļūt tajā rindā. Tas nav par tādu briedumu. Tas ir par briedumu Kristū. Tas ir par briedumu Kristū. Briedums Kristū, tas nav atkarīgs, vai tu 25 vai 35 gadi esi bijis. Tas ir atkarīgs no tavas paklausības Dievam. Mēs pieaugam Kristū tad, kad paklausam Kristum, kad darām to, ko viņš saka. Audz viņā, pāri plūzdam savā pateicībā un uzticies Dievam. Tici uz viņu, tici uz viņu,
Es gandrīz visus savus radus būšu pieminējis, šodien Marku neesmu pieminējis. Marks reiz teica, viņš rakstīja darbu par garu dāvanām, ja? Nē? Tu domāji par... Ko tu? Kas aptur atmodas, un viņš nezina, par ko tur bija, bet viņš domāja par dāvanām tajā laikā. Viņš domāja, kam ir ticības dāvana. Tad viņam prātā bija nācis es. Es domāju, pilnīgi nepareizi. Es tiešām nejūtu, ka man būtu dāvana. Varbūt man ir kaut kāds iedzimts stulbums. Mums kāda man jānovēr. Bet es nejūtos tā, kā man būtu ticības dāvana. Iedzims stulbums, jo reiz viens Somijā man stāstīja, kad viens pravietis esot pravietojis šim vīram, ka viņš esot ļoti spītīgs. Stūrgalvīgs, Stūrgalvīgs. Un es saprotu, ka ticība, Bībele saka, Dievs katram ir devis ticības mēru. Ko tas nozīmē? Vienam centimetru, otram 2, trešam 5, ceturtam 25. Pilnīgas muļķības. Dievs katru mūs radījis spējīgu ticēt Dievam. Un, kad tu lasi visu šo Ebrejiem 11. nodaļu, kāpēc viņi ir visi ticības varoņi? Tāpēc katrs savā situācijā izvēlējās uzticēties Dievam. Rahaba tā vietā, lai paļautos uz visiem tiem mūriem. Cik tur teologi paskaidrojiet man, cik tur tās karietes kopā varēja braukt blakām? Man kādreiz lasīja, ka 6 kaut kādas vai pat vairāk varēja blakām braukt apkārt šiem milzīgiem mūriem Jērikas pilsētai. Viņi izvēlējās nevis paļauties uz mūriem, kur nebija vēl nevienas plaisas. Vēl Izraels nebija staigājis apkārt, viņi izvēlējās paļauties uz Dievu. Un vēl viena lieta, kas man ļoti, ļoti patīk. Patīk adrenalīns. Ātrums. Kaut kāds tāds bīstama lieta. Bet, zini, tajā ir divas lietas. Kad tu uzticies Dievam, tad tu saproti, ka bez Dieva, ja Dievs, tas ir kā izplatnis, ja viņš neatverās, tad viss čau. Tanī pašā laikā, tā ir visdrošākā vieta, kur būt. Kad tu zini, tava dzīve ir Dieva rokās. Kad tu zini, ka tas, ko tu dari, ka tas ir Dieva rokās. Ka tu nevari vienkārši nokrist pret zemi un sašķīst. Pat ja pirmos 5000 metrus neatverās izpletnes, pat ja pirmos 10,000 neatverās izpletnes, tad beigās Dievs vienalga bez izpletņa var tevi novest zemē sveiku un veselu. Amen? Jo tu zini, kam tu esi uzticējis savu dzīvi. Un es iedrošinu tevi. Es tiešām neironizēju, es tiešām necenšos kaut kādā veidā izcelties un teikt, nē, es ticu Dievam, nē. Jā, es ticu Dievam, bet tieši tas pats ir iespējams katram vienam no jums. Un zini, kā Dievs mēra? Dievs nemēra tā. Agrim šitā baznīca, bīskaps uzcēla šito baznīcu, Agrim šitā draudze. Guntai tur dobeli, jā, viņai. Un es tādi niecības visi. Nē, ja Dievs prasa no Agraša Jelgavas draudze, no Guntas dobeles draudze, no bīskapa joprojām prasa visu. Jā, tad ja no tevis Dievs mēra, Dievs nemēra lielumu, Dievs meklē paklausību. Un paklausība ir lielās un mazās lietās. Ja es saku savam dēlam, aizej nocērt egli, vai es viņam saku, aizej izrau vienu zāles stiebru. Paklausība ir tieši tāda pati. Ja Dievs tev saka, aizej pie kaimiņa, vai saka, aizbrauc uz Grenlandi un pasludina tiem dažiem, kas tur dzīvo. Paklausība ir precīzi tāda pati. Paklausībā nav starpības. Paklausība ir tieši tāda pati. Uzticies Dievam. Skaiti to, ko viņš ir darījis. Un zini, ka viņš nekad nemainas. Amen. Viņš nekad nemainas. Viena lieta, ko es vēlos tev teikt par ticību. Par šiem pašiem dievkalpojumiem. Es katru gadu brīnos par to, ko Dievs dara, un katru gadu Dievs dara kaut ko savādāku. Arī par tā pašām finansēm runājot, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, domājam, mēs visi skaitam eiro.
Pagājuši gadu Dievs mums deva 2 nedēļas pirms pasākuma. Mums bija pietiekoši, bija nomaksāts, bija brīnišķīgi zāle. Šogad mēs nomaksājām dienā, kad sākās pasākums. Mums vajadzēja 20, 30 vēl. Ap 30 000 vēl piekdienā. Bet zini, rezultāts, kā pagājuši gadu, tā aizpagājuši gadu, tā gadu pirms tam, tā arī šogad ir viens un tas pats. Bībele saka, ka mans Dievs ir Dievs, kas dara ko jaunu. Amen? Tanī pašā laikā viņš nemainas. Viņš paliek uzticams. Amen? Viņa tavā lauksaimniecībā. Pagājuši gadu viņš pasargāja visus tīrumus no visām salnām. Un brīnišķīgi raža un visu laimīgi un visu priecīgi. Varbūt šogad viens tīrums tikai pasargāts. Bet Dievs spēj darīt tā, ka visas tavas vajadzības. Un Dievs darīs tā, ka visas tavas vajadzības būs piepildītas. Amen? Jo Dievam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru ar vai daudz vai maz karaspēka. Amen? Jūs pieceltos kājās. Lūksim Dievu. Dievs teica Jozoā, es stiprs un drošs, ka tu esi izšķīries un tu dari to, kas tev ir teikts, ka tu dari to, ko Dievs tev ir teicis. Un tev viss sekmēsies un izdosies. Un es gribētu lūgt kopā ar jums. Mūsu dzīve nav tikai pasākumi, notikumi, viena lieta vai otra lieta. Bībele saka, dzīvodami Kristū. Un es zinu, ka ir lietas, ko Dievs saka, tu saki, halleluja, slavu Dievam, un ir lietas, kur tu saproti, kur tev ir jāpieaug. Ir lietas, kur Dievs tev pārliecina par grēku. Ir lietas, kur tu esi bijis uzticams, un lietas, kur tu esi neesi bijis uzticams. Un Dieva vārds, tas ir visai mūsu dzīvei. Tas ir attiecībām, tas ir finansēm, tas ir kalpošanai, tas ir pilnīgi visam, kur mēs esam, kas mēs esam. Es gribētu aicināt tevi, lai tu lūdzu šodien un saki, kungs, palīdzi man, kad es pieņemu vārdu, palikt tajā, Dievs. Palīdzi man dzīvot tajā, kungs, visā manā dzīvē. Palīdzi man dzīvot tajā. Un es ticu. Bībele saka, ka Dieva vārds ir kā sēkla, kas ir sēta zemē, kas uzdīkst un es augsts. Bībele saka pati no sevis. Dieva vārda sēkla ir dzīva. Mūsu Dievs ir liels un spēcīgs. Liels un spēcīgs. Izraela ir brīnišķīga valsts, kur tu apstīties, ir tūkstnesis un tūkstneša vidū pēkšņi ir zaļojošs dārs. Kāpēc viņš tur ir? Tāpēc, kad cilvēks ūdeni tur pievienoja, pieveda. Un šis ūdens liek tam visam augt. Dievs ir tas, kas dod spēku augšanai. Viens stēj, otrs laist, bet Dievs dod spēku augšanai.